Bet, ja kāds to nevar izdarīt, un viņš var atvest tikai 5, atved 5, bet tādā gadījumā rotaslietu kolekcija tikai priecēja tavas acis, un tu varēsi nopirkt tās rotaslietas arī veikalā. Bet viņas, protams, ka tāpat labi maksā, kā jūs redzējāt, ja? Tādā gadījumā mēs tev dosim iespēju saņemt dāvanā šo te pulksteni, ko es runāju par 250 eiro, izvēlēties vienu no. Un tas attiecās uz pulksteņi par 250 eiro attiecās uz jebkuru valsti. Norvēģija, Dānija, vienalga, ja? Tikai lūk šī rotaslietu kolekcija un 50 eiro dāvanu karte ar šiem 2 parastajiem pulksteņiem, tā šobrīd attiecās uz Vāciju, ja? Ja jūs reģistrējat Vācijā cilvēkus vai tam līdzīgi. Nu, un tātad es domāju, ka 50 eiro dāvanu karta nākamā mēneša pirkumam uz Ziemassvētkiem, jo es jums tālāk visu rādīšu, un man pašai šodien bija pārsteigums, ka es visu to uzzināju, ja? Nu, tas jums būs milzīgs atspaids, lai jūs varētu sapņot un doties ceļojumā nākamā gadā atvaļinājumā un lieki neiztērēt naudu šajā te lielā iepirkumu bumā, kas tagad notiks, un visi veikali atkal uz jūsu rēķina uzvārīsies, kā es saku, ja? Šeit atkal pretēji, ja? Jums tiks dota iespēja ietaupīt. Ja? Jo tāda vienkārši ir mūsu sistēma, neticami, tikpat kā paradīzē jau. Ja? Nu, lūk, un es zinu, ka tagad jums ir radies jautājums, ko man darīt, man ir azarts, es gribu, saki man ātri. Tātad jūs redzat, es jums spiežu virtuāli roku, tāpēc, kad virtuālais šī te sadarbība caur Skype, caur draugiem, viņa ir tik brīnišķīga un superīga, un mēs tiekamies tādā gadījumā arī novembrī lielajā pasākumā Latvijā, ja? Mēs noslēdzam šo te partneru līgumu. To visu es jums palīdzu izdarīt, jo mums šobrīd pievienojās ļoti daudz jaunu cilvēku, un viņi paši vēl neko neprot darīt. Viņi tikai ved cilvēkus, un nākošā dienā man prasa, kāpēc es saņēmu numuru, es redzu, ka manā ofisā jau ir apjoms, ko ir veikuši. Es saku, kā, protams, tu taču vakar atvedi cilvēku, tu iedevi viņam manas koordinācijas, es ar viņu sazinājos, es viņu tev piereģistrēju. Nu, lūk, redzat, cik tas viss notiek vienkārši. Un ja šādu iespēju neizmanto, tad, protams, var sēdēt aizkrāsnē un sūdzēties par to, kad ārā Latvijā šodien krīt sniegs, it kā mēs gaidām skaisto ziemu, un tas ir forši, bet mums vēl šajā pusē ir tīri rudens un vēl saule sirdī spīd. Nu, lūk, nu paskatīsimies, tad kā tad tas izskatīsies, jo šobrīd, redzat, tad, kad kompānija jums piedāvā pirmo starta pirkumu, viņa atkal ir padomājusi par to, lai jūs maksimāli ietaupītu. Un tagad, tātad, pēc tam, ja jums vēl nebūs skaidrs, mēs ar katru vēl individuāli izrunājam, ja? Es parunāšu par pirmo no iespējām pirkumu, 6 aloja vera dzeramie gēli. Viņi, kā jūs redzat, jums izmaksās 169 eiro 92 eiro centi. Jūs iegūsiet šo iespēju turpmāk iepirkties, kad jūs gribēsiet un kā jūs gribēsiet. Jo vienalga, vai tā ir Norvēģija vai Dānija, ka mums šeit office ir atvērts, mums tāpat ir jāmaksā par pasta pievedumiem, un kur nu vēl no Latvijas, ja jums sūta no Vācijas, jums šis ir maksimāli izdevīgākais pirkums. Nu redzat, un tad jums kompānija atlaidē iedod 27 eiro, un jums dāvanā vēl iedod šo skaisto dāvanu boksu, kurš ir īstenībā kā pirmais paliks un superīgākā dāvana Ziemassvētkos, bet par to es jums nestāstīšu, jo ir jau manā draugu profilā pieejama skola, kur es esmu visu šo te izstāstījusi, ja? Nu, lūk, un šeit jūs jau iegūstat tikai ja 169 samaksājot 60 eiro atpakaļ sev, kā labumu, ja? Un tas nozīmē, ka šos 9 dzeramos gēlus jūs nopērkat tikai un vienīgi pa 100 eiro apmēram, ja? Vienam cilvēkam mēnesī vajag 3 dzeramā gēla pudeles. Bet tā, ja es tālāk jums pastāstīšu arī par pašo loju veru ļoti īsi, tā būs superīgākā dāvana arī Ziemassvētku salaveča maisā. To es jums saku no savas pieredzes, un jūs varat paklausīties arī atsauksmes. Nu, vēl es esmu sagatavojis jums 2 piedāvājumus. Jūs redzat arī šeit otrā piedāvājumā kolostrums, tādas pudelītes, 6 melnas pudelītes, kas maksā 146 eiro 40 eiro centi. Tā ir brīnišķīgākā aizsardzība tagad gripas laikā vai vispār cilvēkiem, kuriem ir fiziski smags darbs, fiziski, es domāju arī tādā ziņā, kad ļoti, ofisos un tam līdzīgi, un arī, kad ar rokām ir jāstrādā, ja. Un tas tātad 146 eiro
Atkal kompānija jums dod iespēju paturēt jums makā 57,30, ja? Tātad atkal redzat, ka jūs esat tikai pa 100 eiro iepirkušies. Nu, un, teiksim, tas trešais piedāvājums, nu, tas būtu, ja gadījumā cilvēks ļoti, ļoti grib. Viņam ir tikai šie 99 eiro. Nu, tad ņemat šo, bet katrā ziņā, ja izvēlēties starp kolostrumiem, tad es iesaku šķidro, jo par to mēs pēc tam varam parunāt tieši kāpēc. Un es, protams, arī īsi jums pateikšu, kas tas ir, ko es jums šobrīd piedāvāju. Nu, lūk, tas būtu tādā gadījumā, ja jūs sakat, es gribu priekš sevis, man ļoti patika, un man patiks arī tālāk, kad tās dāvanas, ko es jums rādu, ja, un man nav vienkārši laika un vēlēšanās strādāt ar cilvēkiem. Tā bija informācija, tātad ar kādu summu jums jārēķinās. Bet mēs taču tomēr nākam pie tā, ka jūs šovakar tikāt aicināti, kā jūs dabūsiet šo dāvanu. Un tātad es jums teicu, 10 cilvēki, un jūs saņemat dāvanā. 10 cilvēki, kas pēc jūsu rekomendācijas ar manu palīdzību tiks piereģistrēti šajā kompānijā LR, kas ir tieši ražotāja un arī preču pārdevēja, jūs saņemsiet 1200 eiro rotas lietu dāvanas, plus tātad somu, plus 2 parastos pulksteņus, plus pa 250 eiro pulksteni. Un tagad skatāties vēlreiz. Iet runa, ja jūs nopirksiet šos 9 gēlus. Jūs samaksāsiet 169,92 eiro centi, bet kas notiks nākamā mēnesī, par ko man jau tagad partneri brīnās, un viņi saka, patiešām es tam nevaru noticēt, tas ir pilnīgi brīnums, bet viņi man uzticējās pagājušo mēnesi, un viņi šomēnes to redz, un tieši tāpēc viņi arī aicina jūs šeit, un jūs esat, ja, šeit. Jūs nākošu mēnesi savā kontā saņemsiet atpakaļ 208,41 eiro cents. Iedomājieties, tātad visa šī te lielā dāvanu komplektu sadaļa, ko es jums noskaitīju, iemaksājuši jūs būsiet tikai 169, jūs vēl pat nedaudz nopelnīsiet. Nu, es vispār nezinu, vai kaut kas fantastiskāks vēl uz pasaules var būt pirms Ziemassvētkiem. Man liekas, ka eņģelis pie jums ir atbraucis. Nu, paņemsim tagad to otru iespēju, ja jūs izvēlēsieties pirkt kolostrumu. Atkal paskatāmies, ja? Tātad šeit tas pats, jūs 146,40 eiro centus izdosiet dāvanā, jūs saņemsiet tāpat, jā, tātad šo te rotas lietu kolekciju plus pulksteņus un somu, jā, bet nākamā mēnesī kontā, savā kontā naudas vērtībā jūs saņemsiet, te, protams, jūs redzat, tātad es arī iepriekš neizdalīju 132,03 eiro centi plus 16,81 no tā jūsu pirkuma. Un tas kopā sastāda 148,84. Bet mēs jau paskatījāmies, ka jums jau tur bija lieliskas atlaides iedotas dāvanu veidā un tam līdzīgi. Un tātad tas nozīmē, ka naudas izteiksmē jūs savā budžetā varēsiet rēķināt, kā atpakaļ atguvuši 206 eiro. Tātad faktiski atkal vienu mēnesi laiduši tikai apritē naudu, lai dabūtu šo brīnišķīgo rotaslietu kolekciju, ko nesāt pats un dāvināt draugiem. Nu, un paskatāmies to pēdējo variantu, ko es jums teicu, kuru es ne īpaši iesaku, bet, nu, gadījumā, ja patiešām jūs to gribat, ja, tad jūs izmantojat šo iespēju un atkal 10 cilvēkus, bet 10 cilvēkus. Tagad mēs runājam tikai tajā gadījumā, ja jūs uzaicināt 10 cilvēkus, kuri piereģistrējas, un jūs esat 11. Tad jūs saņemsiet atkal tātad šo te dāvanu rotas lietu kolekciju, saņemsiet pulksteņus, un tātad naudas izteiksmē jūs varēsiet to rēķināt apmēram 116 eiro vērtībā, ja? Samaksājot 99 eiro. Nu, lūk, nu tas taču ir vispār kaut kas fantastiskāks, vairs, nu, nekas nevar būt, ja? Nu, tāpēc es saku, cilvēkiem tas liekas kā brīnums, bet es to daru un es to esmu pierādījusi, un tie, kas man ir noticējuši, tieši tāpēc viņi arī ir kopā ar mani un strādā, tas ir ļoti vienkārši, jo redzat, tagad man nāksies jums kaut nedaudz paskaidrot. Tie cilvēki, kuri ir atbrīvojušies no savas čaulas un nebaidās uzaicināt cilvēku, vienkārši teikt, klau, es esmu kaut kādā lielā afērā iesaistījies, bet man ir aizmugure Ingūna Petersone, rekurei draugos sazinies ar viņu un nāc tu arī manā afērā, ja? Tātad tur tas viss notiek automātiski, tikai ir jāatbrīvojas no šīs te čaulas, lai jūs varētu tam cilvēkam par šo afēru pateikt.
Un te notiek pavisam vienkārša iepirkšanās, jo tā tavā tīklā, ja tev būs kaut vai 2 cilvēki, es šeit esmu uzrādījusi reizrēķina tabulu 5x5, un jūs redzat, cik kāds tur skaitlis cilvēku parādās, ja? Tas, protams, nenotiek vienā dienā. Nākamā mēnesī, teiksim, ja jums jau būs 25 cilvēki un tā tālāk, tā ir vienkārši mūsu pieredze. Un tie cilvēki, protams, arī atkal atkrīt, ja? Bet ja jums būs kaut vai tikai 2, jūs šo te naudas mašīnu, kā mans sponsors Renē no Dānijas, viņš strādā 15 gadi, un tā ir viņa vienīgā darba vieta. Algu es atkal nesaukšu, lai vienkārši jūs nemulsinātu, jo katram maksā pēc viņa padarītā, bet var nopelnīt ļoti, ļoti fantastisku atalgojumu, ja? Par naudu tagad, teiksim tā, liekam, jo cilvēkiem interesē. Jūs jau redzējāt, es jums parādīju šo te pirmo momentu, ko mēs varam izdarīt, ja, ar tādu azartu. Tad kaut vai šie 2 cilvēki būs, jūs šo naudas mašīnu neapturēsiet, ja viņi sapratīs, ka tas ir biznes un viņi aicinās aiz sevis cilvēkus. Kādreiz varbūt, ka jūs kā sponsors pat pats aizlaižaties vai esat ļoti vājš, viņi atradīs augstākus cilvēkus un viņi to izdarīs. Un naudas mašīna ir iedarbināta uz tātad neatgriežamiem laikiem, kamēr nesabrūk kompānija vai nesabrūk visa jūsu struktūra. Ja? Nu, lūk, ko es vēl šeit varu piebilst? Droši vien, ka man ir jāsaka, kāda ir tā mana pieredze, ja? Tātad es teicu, mums ir ļoti, ļoti daudz preču vienību, vairāk kā 300 000, es viņus jums nevaru šodien visus uzskaitīt, es tikai parādu šīs te iespējas, kas jums pavērsies, un tas būs faktiski viens ikdienas iepirkumu veikals jums, jo ļoti daudz iepērkās šobrīd internetā. Bet teikšu tikai to, ka tas ir saistīts ar skaistumu kopšanu un veselību, tātad mums nav mājas uzkopšanas līdzekļu un tam līdzīgi, ja? Bet mums ir certificēti 14 produkti no Aloe Vera. Tātad, ko tas nozīmē īpašs certifikāts? Certificēti ar augstiem 2 kvalitātes certifikātiem ir visi produkti, bet šie 14 ir patentēti uz zinātnisko pētījumu bāzes. Tas nozīmē, kad ja jums sola, kad jums būs uzlabojums, tad arī lietojot ilgstošāk šis uzlabojums būs. Tā nav tukša muldēšana. Un visa šī produkcija ir bioloģiska. Tātad ar to es atkal gribu uzsvērt to, ka šīs te cenas priekš bioloģiskās produkcijas, viņas vienkārši liekas ļoti smieklīgas. Nu, lūk, un mana pieredze, ko rāda, tad, kad es runāju savās galērijās un rakstu tieši Aloe Vera, ko tu zini, kā tu vērtē, ir ļoti, ļoti mazs cilvēku apmeklējums, jo tad es pētu šo statistiku, kas cilvēkiem interesē, par ko viņi interesēs. Tiklīdz es ielieku jaunības skaistumu eliksīrs, kaut ko tam līdzīgu, vai veselība, tas ir vispār ārprāts grandiozi, 500 000 cilvēku meklē veselību, ja? Tur arī mums taps jaunas skolas, bet tāpēc es sapratu, ka man ir vairāk tomēr jāvērš uzmanību uz šo te produktu Aloe Vera, jo viņu pievieno visur un ļoti daudz jau arī viņu lieto, bet viņi, tātad šie cilvēki līdz galam neizprot šī unikāla auga vērtību un kāpēc tā mūsu kompānija tik ļoti strauji aug, ka vienkārši cilvēki nespēja pat apkalpot savus esošos klientus. Un otrs produkts būs kolostrums, par ko es jums pastāstīšu, tāpēc, ka es jums piedāvāju tātad šajā pirmajā startā iegādāties. Nu, lūk, un paņemam tātad par Aloe Veru. Aloe Vera ir kaktusu dzimtas augs, maigāka nekā kaktus, un viņai piemīt ļoti dziednieciskas īpašības. Un, ziniet, protams, kad ir jau izdalīts arī cilvēki, kuram varbūt vairāk vai mazāk tieši piederās šis te augs, ja? Jo arī pat es biju uz diagnostiku, un man noteica, ka man sadarība ar Aloe Veru ir 90% gandrīz, ja? Bet tad iedomājieties, šis augs jums mājās, varbūt viņš aug tikai maziņš augs, un ko jūs tur no viņa varat paņemt, ja? Bet patiesībā plantācijās, kur kompānija LR audzēja Meksikā, viņš aug pat līdz 21 metra augstumam. Protams, tik lielus un vecus šos te augus neņem, ja? Augs izdala īpašu smaržu, tieši tāpēc viņš arī ir tāds, par kuru cilvēki vienmēr ir domājuši un cīnījušies. Jābūt uzmanīgam, protams, ar tā lietošanu, jo var rasties, dažādas blakus parādības, es teikšu, tajā brīdī, kad viņš sāk darboties, jo cilvēks saka, tad ir kaut kāda galvu reiboņi un nogurums pirmajās dienās, jo viņš ir milzīgs organisma tīrītājs.